Te mēs redzam vēžus. Tas jums pils aiztaisīts ciet, lai nešķērē neko. Ko tu vari nokomentēt? Man ļoti patīk. Saki savi viedokli. Kurā vēl pilsētā tā var? Miljonu pilsētā. Ej pa ielas vidu, skaties uz smukiem balkoniņiem. Mierīgi, neviens tev virsū negrūžās. Silts, skaisti. Super, kur vēl tā var? Tikai Barcelonā. Labdien, labdien! Mēs nākam ciemos. Nekas. Intervija. Lūdzu, atveriet savu logu, parādiet, kas te notiek. Kas šī ir pa pilsētu? Barcelona. Bet... Saule ir jau sen uzlekusi jūrā. Patiesībā, ja izliecās pa logu, var redzēt jūru. Tas nozīmē, ka bija jāceļās vismaz 7:30, lai redzētu saulēktu. Bet spriežot pēc skata, šī ir kaut kāda čuhņa autostrāde, kaut kāds ūķis. Kā jums šeit dzīvojās? Mums šeit dzīvojas ļoti labi. Tas nav ūķis, bet atrodas čuhņā. Tā ir taisnība. Bet metro kursē, tā kā viss normāli atbraukt var. Jums šeit ir iekārtots arī savs bāriņš. Principā mēs izmantojām leduskapi un kāds nav salicis visu atpakaļ bāriņā, kas bija. Un šajos apartamentos ir pat arī tualete. Vēl uzreiz jāpasaka, ka šis skaitās 9. stāvs, bet faktiski 11. Pats augšējais. Un ir 27. augusts. Jā. Un agrs rīts, un ārā ir virs 20 grādiem. Nu, kā 25. Jā. Izstāsti, kur mēs esam. Mēs esam pilsētiņā, kas saucās Sitges. Jā, un mēs tagad ejam uz to baznīcu. Nu, paskatīties. Šobrīd atrodamies tā saucamajā Eiropas balkonā, Tarragona pilsētā, un varam redzēt arī romiešu drupas. Amfiteātris. Un šis arī, manuprāt, ir amfiteātris. Ok, ļoti labi. Baznīca. Un kas tas ir par torni? Tā ir baznīca, kas vēlāk tika pārbūvēta par pili. Torni. Uzmanību, mēs esam Miraveti Castle pašā augšā. Tā tas izskatās. Pa to ceļu mēs uzbraucām
ceļš, pa ko mums vajadzēja uzbraukt. Kaut kā tā. Šī vieta nav pieminēta pat grāmatiņā. Nokomentē. Brīnišķīgi. Te ir forši. Filmēji. Kāpsi, kad lejā filmēji? Jā. Piesāki? Nu, protams. Tad jāgaida. Lejā tiek pa šādām trepēm. 40 Tieši tā. Nu, jā, es filmēju, kā tu ej. Uzmanīgi. Ej. Ļoti liela šaurība. Bet kaut kā jātiek lejā. Tev nāk pretī. Ko daram? Mēs esam tieši pa vidu. Uzkāp. Viņš iet lejā. Viņš iet lejā. Ojojjo. O tāda ziepļa. Uztaisīšu tā šaureibu. Mēs tieši pie 12. pakāpiena bijām. Ka nevar nokāpt cilvēki. Jo, cik pup, cik kā uztaisīju. Es esmu lejā. Resnīti nevar iziet. Kaut kā tā. Tā, pievērsiet uzmanību, ka Siguldas spieķīšu ideja nāk no Miraveta Castle. Vai otrādi? Jo šeit pārdod tieši tādas Es šos pašas. nedrīkst aiztikt. Pat ir uzrakstīts krievu valodā. Tā ir mašīna, ko mēs izīrājām. Renault Megane. Tieši tā. 6988 HXT. Asfalta pelēkā tumšā krāsā. Gandrīz melna. Tā varētu būt. Tagad tu filmē? Jā. Nu, komentē, kur mēs braucam. Mēs braucam uz Valenciju. Ir vakars. 19:52. Ārā 25 Ārā grādi. 25 šobrīd. Spīd saule. Citur ir nolīs lietus. Priekšā redzams lietus mākonis. Un kalni. Saule smuki spīd uz kalniem. Redzami ļoti skaisti kalni. Navigācija iegājusi tālajā režīmā. Hello! Hello! Šoferis ļoti excited. Sācies nedaudz lietus un varavīksnē. Cik skaisti. Dodamies uz Valenciju. Šoferis ķēmojās. Tieši 8:00 vakarā un gaisa temperatūra 24 grādi. Braucam ar ātrumu 115 km/h. Lietus lāsītes triecās uz augšu. Varavīksne priekšā. Varavīksne tieši priekšā, ļoti skaista. Labāk redzams tikai viens gals, bet tieši mums priekšā. Brīnišķīgi! Skats uz otru pusi. Filmu numur 17. Vēlos parādīt, kā mēs dzīvojam Valencijā. Šī attiecīgi
ir mana darba virsma, uz kuras es izstrādāju materiālus. Teja, kafija, dokumenti, mans telefons. Šīs attiecīgi skats pa logu. Tādā veidā. Tā ir Valencija. Nu, kaut kā tā. Kas tur nāk? Kas tā bija skaņa? Tu dzirdēji to skaņu? Kas notika? Nē, nopietni. Kas pa skaņu? Tā kā kaut kas nogāzās, tu nedzirdēji? Tā bija briesma. Nelūdzi. Nekas. Līga Fočī no Torres de Serranos, Valencijā. Tas ir augšā. Mēs esam pašā augšā. Tas ir Valencijā. Tā ir vecā upes gultne. Tur tagad futbola laukumi un parks. Izstāst labāk, kādā pilsētā mēs esam. Mēs esam Valencijā joprojām. Un tu tikko pabraucām garām zinātnes centram un mākslas centram. Skaisti. Tā ir lieliskā Valencija. Kas piektais? Jā, nu forši. Es daudz dzirdu. Zemūdens restorāni kaut kādi? Jā, zemūdens restorāni. Tas ir akvārijas. Šobrīd filmēju mūsu Valencijas braucienu. Vienkārši mēs esam Valencijā. Tas ir Spānijas brauciens. Spānijas brauciens, Valencija. Šis ir neprofesionāls šoferis. Visu laiku liek ātrāk, teiks, ka tas vēl nav jārunā. Es noteikti izbrauktu profesionālāk. Viņš nesaka, ka viņam jānosties poga. Te ir skaists cirku basēns. Zinātnes. Šeit viņi uztaisījuši tādu pašu stilu kā Rīgā. Tieši tā kāds rāpjās uz tām mantēm. Tad vajag gludās izskatās. Te viņiem tādas problēmas nav. Sajūt pasienā mērķē kājas. L'altro guarda di Formula 1, ma... Tagad mēs dodamies virzienā uz jūru. Tur būs formas trasa. Jā, tā būs. Oggi ho fatto tripla colazione. Non sono ancora arretrato, stamattina siamo usciti.